21 lieta, kas ir gejiskāk nekā pārgulēt ar citu vīrieti nekonkrētā secībā, sākot ar numur 1 šīm te pēdiņu zeķītēm. Ja tu viņas pilnā nopietnībā šajā vasarā valkās kaut kādiem Lora Piana mokasīniem, noņem tev vārdam otro garumzīmi un tu konkrēti sapratīsi, kas tu pa tipāžu esi. Turpinot, Instagram fotodām. Ja tu piemērais vairos ceļumā un smukas bildes atais, tā nav problēma. Bet tais apzināti estētisku low exposure bildes, lai mēģinātu fleksot uz mazajām. Klākiet, šie bēdi, uzmanīgi. Turpinot, likt savu Instagram vārdu uz mašīnas. Ja tas ir biznesam, ok, bet ja liec savu privāto kontu uz kaut kādas M-kas vai Porsche, dabūt vēl ekstra uzmanību, cik izmists tu esi? Cik sekla personība tev ir, lai tas ir vienīgais veids, kā dabūt uzmanību, ir likt savas dārgās mašīnas Instagram vārdu. Un tiešām domā, kādu bēdītu pūles, es nesprošu tos džekus, nu kaut kādu pašvērtējumu dabūju, lūdzu, tā kā tā mašīna nav tā personitāte. Turpinot, likt stories, ka tu izdzēsi sociālos mediju kontus, lai dabūtu uzmanīgi ekstra. Es saprotu, tu esi mistīries. Es saprotu, ka tu esi uzmanīgs centrā, bet vecīt, neviens tāpat nemanīs. Neviens par tevi nedomā. Līdz es vienkārši izdzēsies, pazūd un pēc tam atgriezīsies, kad tu pats vēlies. Turpinot, alfa un sigma mēls. Ja tu pilnā nopietnībā sev par tādu uzskati, tu esi problēma, bez no tā cilvēka, tas ir vienkārši red flags, tā kā vienkārši panika. Turpinot, klausīties Joe Rogan mūsdienās pilnās nopietnībās. Ar Joe Rogan tā. Viņam pēdējais labais podkāsts bija 19. gadā, kad viņš pirmo reizi intervēja Bobu Lazāru, jo pēc tam viņi izpirka Spotify. Jebkas, kas ir pēc 19. gada, traģija. Pirms tam varbūt saprast, bet uzmanīgi šo visu. Turpinot, veipi. Ja tu pērc veipus, pilnā nopietnībā, ja tu pat cigareti nevari nopirkt, un tā smirdīgi mēģināt sev nogalināt, bet ar kaut kādu aizšķerī sev nogalināt, vecīt, cieņa nebūs, teikt kaut kas sketčīgi. Tālāk, iziet no WhatsApp grupas uzmanības dēļ, cerībā, ka to pilks atpakaļ. Man nav ko citu teikt, vienkārši šie bēdī. Tālāk, taisīt TikToks. Es te zinātu. Tālāk, braukt ar jebkādu Audi, ar BMW vai ar Mercedes, vai it īpaši ar Volvo V7. Es zinu, ka šī saraksts nav kādā konkrēta secībā, bet V17 dīzels, 70 dīzels, tas ir top 3. Tālāk, braukt ar Teslu, labprātīgi iegādāties Teslu, iedomāties par Teslu, ka vienkārši, ja tu domā par jebkādu veidu Teslu, tu pat nevari samesties kaut kādam Poršiņam, Taycanam vai kaut kas tādam, vecīt, kaut kas galīgi nav kārtībā tev, reāli, galvu vajag pārrodīt. Tālāk, kļūt agresīviem, ja tavi čomi sāk piedurties gejiskiem jokiem. Es šos video satīris pilnā nopietnībā. Ja tev čomiņš sāk uzvilties par šo visu, viņš turpina pievērst uzmanību, laika gaitā patiesība tāpat parādīsies. Tālāk, nobučot savu homiju pirms gulētiešanas. Ja jūs taisat sleepover ar džekiem pāris salīņas iemaukuši un jūs nevarat viens otram tādu trekno bučiņus vajag iedot iegulēt, kaut kas nav kārtībā. Tālāk, pavadīt vairāk laika savu sievu nekā saviem homijiem. Acīm redzam pašsaprotam, tā kā tu esi problēma. Un pats svarīgākais, aprecēt sievieti, kamēr tevi homiji, pēnu.